Un tātad šodienas webināra nosaukumā ir divi vārdi - garīgums un reinkarnācija. Un sākšu es ar garīgumu. Un kas tad ir tas garīgums? Definīcija un izcelsme. Garīgums arī ir dvēseliskums. Garīgums cēlies no latīņu vārda spiritus, kas nozīmē elpu vai vēju, kas apzīmē dzīvības spēku vai būtību cilvēkā. Tā ir cilvēka visdziļākā daļa, kas bieži tiek saistīta ar dvēseli vai dievišķo. Un ir tā, ka jūs varat noteikt interneta dzīvēs, ierakstot atslēgas vārds garīgums, ļoti daudz dažādas informācijas. Un katrs speciālists kaut kādā metodē, kurš kaut kādā veidā strādā, viņš šo visu garīgumu mazliet tomēr pielāgo pie tā, ar ko viņš nodarbojās. Es to tā zināšanai, lai jūs saprotat, jo es nobeigumā, tā kā man ir garīgums ar reinkarnāciju, es arī viņu tā kā pielāgošu un izskaidrošu tieši par to, kā to var saistīt kopā. Tas ir jēdziens, kurš ir pētīts un apspriests tūkstošiem gadu, bieži tiek raksturots kā dzīves jēgas un mērķa meklējuma, mērķa atrašana ārpus materiālajām vērtībām. Garīgā kultūra un garīga attīstība tā ir koncentrēšanās uz lietām, uz pasauli, kas saistīta ar cilvēku psihi un intelektu. Un par intelektu es arī nesen stāstīju par reinkarnācijas intelektu, kur es stāstīju ļoti detalizēti par reinkarnāciju un par intelektu, par katru šo atsevišķu šo jēdzienu. Tāpēc, ja kādam arī tas ir interesanti, arī varat YouTube atrast šo ierakstu, kur es stāstu par intelektu, jo viņš arī šajā kontekstā tā kā arī palīdzēs izprast šīs lietas. Lai arī garīgums ir dziļi personisks un bieži sakņojas reliģiskos uzskatos, to var saprast arī ārpus reliģijas robežām. Garīgums pret reliģiju. Tas nav tā, ka baigi pret, bet salīdzinājumā vairāk. Daudzi garīgumu saista ar reliģiju, taču abas var pastāvēt neatkarīgi viena no otras. Reliģija bieži nodrošina strukturētu pieeju ar rituāliem, svētajiem rakstiem, bijību iedvesmojošām īpašībām un dogmām, savukārt garīgumu var uzskatīt par plašāku, individuālāku izprašanas meklējumu. Psiholoģijā ietver emocionālu pieredzi un praksi, kas kultivē iekšējo mieru. Reinkarnācijā sasaistīta ar mūsu emocionālo dzīvi. Patiesais spēks rodas saskaņojot mūsu personību, cilvēka avatāru ar dvēseli. Tā kā savienojot šo mūsu avatāriņu šeit ar mūsu augstāko daļiņu un, principā, sadzirdot pašiem sevi, savu intuīciju. Un tas abi divi šie gan no psiholoģijas, gan no reinkarnācijas skata punkts sniedz cilvēkiem mērķu sajūtu, cerību un psiholoģisku komfortu. Vienkārši, ja psiholoģija strādā šīs dzīves ietvaros, tad reinkarnācija nirst dziļāk un ienirst jau iepriekšējo dzīvju laukā, informācijas laukā, kas palīdz izprast kaut kādas lietas. Garīguma mūsdienu uzskati. Mūsdienu garīguma interpretācijās to uzskata par plašāku jēdzienu, kas ietver personīgo izaugsmi, dziļāku mērķa izjūtu un saikni ar visumu vai augstāko spēku. Tas var izpausties dažādās praksēs, piemēram, meditācijā, jogā un apzinātībā. Ceļojumi uz iepriekšējām dzīvēm arī šeit ietilpst. Jo ceļojumi pašam pie sevis, tas notiek kā meditācijās mēs to varam izdarīt, gan arī individuālajos ceļojumos, kuri ir tā kā nedaudz līdzīgi meditācijām, bet tomēr atšķirās, jo ceļojot individuāli notiek kopdarbs klientam, cilvēkam ar pavadoni, līdz ar to tur ir komunikācija, jo tur ir jautājumi atbildes, uzvedinošie kaut kādi šie jautājumi. Tā. Zinātne par garīgumu. Jauniekie pētījumi liecina, ka garīgās prakses var izmērāmi ietekmēt smadzenes un vispārējo labsajūtu. Piemēram, meditācija ir saistīta ar samazinātu stresu un palielinātu līdzjūtību.
Un, ja jūs klausīsieties arī iepriekšējos manus ierakstus, tad es arī stāstīju par to, kad ir jau pierādīts, ka cilvēki, kuri atcerās savas iepriekšējās dzīves, kuri strādā, meditē ar sevi, kļūst mierīgāki, maigāki, līdzjūtīgāki un empātiskāki. Un šajā sakarā vēl, kas tā nāk prātā, ko būtu vērts pieminēt, arī to, ka reizēm cilvēkiem liekas, tad, kad mēs dodamies uz iepriekšējām dzīvēm, tad kāds tur miers, kā tur var vispār iegūt mieru, ja es aizēju uz iepriekšējo dzīvi un atceros, ka man, pieņemsim, pakārējā. Tas, ka pakāra vai sadedzinājusi ārā, tas ir parasti tas, kas cilvēkus bremzē no savu iepriekšējo atmiņu izpēti. Bet aizejot uz šīm atmiņām, mēs nepiedzīvojam tur neko tādu sāpīgu, briesmīgu, jo mēs ievācam vienkārši tā kā informāciju par to, kas tur notiekās un priekš kam mums tas ir vajadzīgs. Un ceļojumos, tad, kad mēs ievācam to visu informāciju, nobeiguma fāzē parasti iestājās šis miers un līdzsvars. Un līdz ar to, tad, kad mēs saņemam atbildes, samazinās šis stresiņš, šis uztraukums par kaut kādām šīs dzīves nebūšanām, kas tur notiekās. Garīgums un tā nozīme cilvēka dzīvē. Garīgumu uzskata par vienu no nozīmīgākajām personības dimensijām. Daži autori uzskata, ka to var likt personības modeļa centrā. Garīgums darbojas kā kompass, vadot cilvēku caur dzīves notikumiem un dāvājot tam miera, izpratnes un piederības sajūtu. Cilvēka primārais dzinulis ir atrast dzīves mērķi. Garīgums tam bieži nodrošina pamatu, piedāvājot atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem un piešķirot dzīvei dziļāku jēgu. Tātad mērķis un jēga. Kas ir reinkarnācija? Reinkarnācija ir filozofisks un garīgs jēdziens, kas liecina par dvēseles, dzimšanas, nāves un atzimšanas cikla esamību. Reinkarnācija ir izpratne, ka jūsu dvēsele vai apziņa pārdzīvo nāvi un var pāriet uz jaunu dzīvi jaunā ķermenī. Šī koncepcija balstīta uz zinātnisku pamatojumu, ka enerģija nekad nemirst, enerģijas nezudamības likums, enerģija paliek nemainīga, to var pārveidot tikai no vienas formas citā. Vairāku mūžu dzīvošanu, ko veic apziņas vienība, kuru parasti dēvē par dvēseli, ir pazīstama kā reinkarnācija. Un reinkarnācijas galvenā būtība, karmas pieredzes jēdziens nozīmē, ka visām mūsu darbībām šajā dzīvē ir sekas, kas sniedzas ārpus šīs dzīves un ka šīs sekas var ietekmēt mūsu nākamā iemiesojuma apstākļus. Un šeit man gribētos nedaudz pakavēties, jo es pieļauju, ka jūs arī to esat pamanījuši, ka bieži vien filmās piemin vārdu karma brīžos, kad grib pateikt kaut ko sliktu, kaut ko ar negatīvu pieskaņu, ar mīnusu. Tev tas kaut kas notiek, tāpēc, ka tā ir karma. Tu tāds esi, tā ir tāda karma. Karma ir vienkārši pieredze, kura mūs ietekmē. Tas ir cēloņu un seku likumsakarība, ko es to pļaustu. Tuķis arī par to parunāšu, vēl pieminēšu, vēl pie tā pieskarsimies. Jā. Tā ir vienkārši pieredze un absolūti viss, ko mēs darām, tā kā bumerangs atgriežas mums atpakaļ. Ticam mēs tam, neticam, gribam vai negribam, tas vienkārši tā notiek. Un vieglāk vienkārši ir dzīvot un ļauties dzīves ritējumam un svinēt dzīvi tad, kad mēs saprotam, kā tas viss strādā. Nākamā tā būtība ir galvenā ideja par mūžīgo dvēseli, jeb garu un pašrealizācijas vai apgaismības ideja. Un visu, ko mēs darījām agrāk pagātnē, šajā vai iepriekšējās dzīvēs, atspēlējas, atspoguļojas tagadnē. Visu, ko mēs darām vai nedarām tagad, atspoguļosies, atspēlēsies nākotnē, šajā vai nākotnes nākamajā dzīvē. Tas ir cēloņu un seku likuma sakarības likums.
To es jau jums pieminēju, vēlreiz vienkārši ieliku slaidā, lai es neaizmirstu, kad jūs varat atrast gan šo reinkarnācijas intelektu manā YouTube, lai jūs varat savilkt to visu. Un tā, kāds sakars reinkarnācija ar garīgumu? Garīgums un reinkarnācija ir divi jēdzieni, kas ir cieši saistīti viens ar otru. Reinkarnācija ir ideja, ka pēc nāves mūsu dvēsele vai apziņa atdzims citā fiziskajā ķermenī, un otrs puses garīgums ir ticība kaut kam lielākam par sevi un veids, kā atrast dzīves jēgu un mērķi. Tā kā garīgums ir lielākoties bieži vien cilvēki uzskata šo garīgumu, ka tā ir ticēšana Dievam, bet tas ir ne tikai Dievs. Man pat kaut kādā dzīves periodā nepatika šis vārds, tāpēc, kad es biju saskārusies ar cilvēkiem, kuri ir divkosīgi un kur gāju uz baznīcu un piesaucu Dievu visu laiku, un man likās, ka tu esi tik melns un tik galīgi nedievišķi uzvedies, un tad es viņu nomainīju vienkārši Dievu uz radītāju. Tas ir visums, tā ir gaisma tur kaut kur ārpus šī fiziskās telpas. Tas ir kaut kas, ko mēs tā kā nevaram sataustīt. Reinkarnācija arī ir kaut kas tāds, ko īsti tā kā nevar sataustīt. Ja neņem vērā to, ka kādam reizēm cilvēkiem ir kaut kādas rētas vai dzimumzīmes, kuras vēsta par iepriekšējām dzīvēm, par iepriekšējo dzīvju, bojāju ar kaut kādu tur vai lodi vai šķēpu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tā viņš tā kā nav īsti sataustāms. Šie abi divi ir nesataustāmi, bet tajā pašā laikā viņi iet ārpus šīs fiziskās telpas, šīs sapratnes. Tas nav nekas, ko var tā kā pataustīt. Piemēram, es veidoju tos likteņu matrīcas aprakstus, kur ir pēc dzimšanas gada datuma. Tur tā kā viss ir saprotams, kas tas tāds ir. Tas ir mans datums, mans mēnesis, mans gads. Kāds tic vai netic astroloģijai, numeroloģijai, likteņu matricai, bet viena daļa tā kā ļaujās tam, jo tur ļoti daudz tā kā patiesības par mums ir. Un tas ir tā kā taustāms pēc dzimšanas gada datuma, bet savukārt ceļojums pašam pie sevis, lai tā būtu iepriekšējā dzīve, vai tas ir vienkārši ieiet pašam sevī, jo meditācija, ceļojums pie sevis nozīmē, ka mēs mirstam sevi iekšā, savā iekšējā pasaulē, savā sirdī, vai 101 meditācija ir, kā mēs varam ar sevi savienoties netaustāmi, sadzirdēt paši sevi. Garīgums un reinkarnācija. Garīgums ir plašs jēdziens, kas ietver virkni uzskatu un prakses. Savā pamatā garīgums ir dzīves jēgas un mērķa atrašana ārpus materiālām vērtībām un sasniegumiem. Daudz garīgās tradīcijas tic reinkarnācijas jēdzienam, kas tiek uzskatīts par veidu, kā sasniegt garīgo izaugsmi un evolūciju vairāku mūžu garumā. Šie abi palīdz cilvēkiem orientēties dzīves izaicinājumos. Jo jūs noteikti esat pamanījuši, ka priecīgi, laimīgi cilvēki ir tādi novēroti. Varbūt viņu nav daudz, bet pēdējā laikā viņi kļūst vairāk, tāpēc, ka cilvēki sāk sevi iepazīt un izzināt un ļauties tam visam plūdumam, bet agrāk bija ļoti maz tādu cilvēku. Kāpēc ir kļuvuši vairāk tādi cilvēki? Tāpēc, ka sāk izprast, kāpēc notiekās, jo kā reiz ir šie izaicinājumi, un tie izaicinājumi parasti ir ar mīnus pieskaņu. Un tad, kad viņi ir pienākuši, tad cilvēki sāk sevi izzināt caur garīgumu. Un garīgums nozīmē, ka cilvēki iet uz baznīcu sevi iepazīt, viņi iet uz meditācijas centriem, viņi sāk ar jogu nodarboties, ar cigunu un vēl kaut ko, kas ir uzrunājoši. Un arī tā skaitā sāk pievērsties iepriekšējām dzīvēm. Kad tu sāc saprast, ka cēlonis, ja es esmu strādājis šīs dzīves ietvaros, un es nevaru atrast, kur ir iemests cēlonis kaut kam, tad es nirstu, meklēju to cēloni iepriekšējā dzīvē. Un tātad viens piemērs saiknē starp garīgumu un reinkarnāciju ir atrodams Tibetas budismā. Šajā tradīcijā galvenais mērķis ir sasniegt apgaismību, kas ir pilnīgas atbrīvošanās no atzimšanas cikla.
Tātad atbrīvošanās no dzimšanas cikla, tas nozīmē, ka veicot vairākas atzimšanas, pārdzimšanas, mainot ķermeņus, cilvēki var uzkrāt gudrību, zināšanas un līdzjūtību, kas ir būtiski, lai sasniegtu apgaismību. Ir arī vēl viss kaut kur citur, bet es vienkārši neiedziļināšos tagad filozofijā un reliģijā. Man ir informācija raksts, ko es dodu savā apmācības kursā, un tur ir detalizētāk, jo es tā kā rakstu studiju darbu par attieksmi pret reinkarnāciju. Es esmu visu kaut ko izrakusi, atradu brīnišķīgas grāmatas un rakstus, kas ir arī tā kā augstskolu līmenī. Tad par to arī dalīšos. Tur ir daudz, tāpēc es šobrīd tikai viņu pieminu kā piemēru. Tā. Un ir arī atrodams dvēseles līguma koncepcijā, New Age garīgumā. Saskaņā ar šo pārliecību dvēsele pirms dzimšanas slēdz līgumus ar citām dvēselēm, kas nosaka, kādas mācības un pieredze viņiem būs nākamajā dzīvē. Ja kādam ir jautājums, kas ir New Age garīgumā, tas ir tāds virziens, kur principā iet zem šī New Age iet apakšā reinkarnācija, tur iet reiki, tur iet channelings, tur visa ezotērika principā iet zem šī garīguma. Tur ļoti daudz viss tā kā ir. Galīgais mērķis ir mācīties, iegūt zināšanas un garīgi augt, un reinkarnācija tiek uzskatīta par veidu, kā turpināt šo procesu vairāku mūžu garumā. Garīgums var sniegt mierinājumu bēdu sēru laikā, savukārt ticība reinkarnācijai var dot individiem sajūtu, ka viņi var kontrolēt savu dzīvi un likteni. Mēs esam savas dzīves saimnieki. Ja mums ir kaut kāds dvēseles plāns, ko mēs šeit esam ieplānojuši, un mēs tā kā plūstam tajā procesā, tā kā viņš notiekās, reizēm mēs nedzirdam. Mēs atsakamies dzirdēt un darīt to, ko dvēsele ir ieplānojusi, jo tas ir sarežģīti, un mēs bieži vien gribam vieglāk to visu izdarīt. Nu, un tad sanāk tā, kā sanāk katram. Bet principā, tad, kad mēs apzināti dzīvojam, tad mēs varam kontrolēt šo savu dzīvi un likteni, tāpēc, ka mēs saprotam, jūtam, zinām, kas mums ir jādara, un mēs apzināti uz to ejam. Mēs nepretojamies dvēselē, ja dvēsele mums saka, ej, mēs vienkārši ejam. Ja viņi saka, nē, mēs tā kā uzticamies, ka tā tad mums kaut kur nav jāiet. Un ja mēs vēl esam nokļuvuši savā šīs dzīves plānošanas brīdī, un mums ir saikne ar savu dvēseles augstāko es, tad mēs esam savas dzīves saimnieki. Mēs paši vadam šo dzīvi. Mums nevar, es atvainojos, ja kādu aizkaršu saistībā runājot par reliģiju un baznīcu, bet ļoti bieži tur tā kā tiek paziņots un stāstīts, ka tu neko nekontrolē, tu neko nevari, ir tā un viss, un punkts un āmen. Tad šajā gadījumā, kad mēs ejam patiesu garīgu ceļu, un mēs ticam savai dvēselē, savai esamībai, kad ir kaut kāda doma, kāpēc mēs šeit esam atnākuši, mēs paši to visu ievirzam vislabākajā variantā, kā to var ievirzīt. Un runājot arī par baznīcām un reliģiju, es pazīstu, ir pazīstami šādi tādi mācītāji, nevis šādi tādas atvainojos, bet mācītāji, kur ir bijuši mācītāji, bet viņi ir no turienes aizgājuši, tāpēc, ka kā reiz, tad, kad cilvēks iet garīgu ceļu, viņam paplašinās redzesloks. Viņš sāk apņemt lielāku telpu, ne tikai tā kā reliģija un baznīca, un bieži vien šos brīnišķīgos, viedos, gudros, garīgos mācītājus vienkārši tā kā labprātīgi piespiedu kārtā stumj ārā no tās vides.
Un kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka, lai jūs zinātu, ja jūs to nezināt, kad cilvēki iet, tie, kas tur ir strādājuši 11, 20, 30 gadus, viņi saprot, jo viņi sadzird savu dvēselīti un iet savu ceļu un palīdz arī citiem paplašināties. Un tas var arī palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no pieķeršanās un atrast mieru dzīves nepastāvībā, jo visu laiku kaut kas plūst un mainās. Un es arī pastāstīšu, kādi tie plusi, kā vispār izpaužās tas garīgums cilvēkos. Un tātad stereotipi un mīti saistībā ar garīgumu. Ka dzīvojot garīgu dzīvi, viss kļūs skaisti, pūkaini, un ka problēmu vairāk nebūs, dzīve būs vienkārši šokolāde, vienkārši pelde, un visi brīnišķīgi. Gluži tā nav, tāpēc, ka cilvēki, kuri iet garīgu ceļu, tas ir pašizziņas ceļu, vienkārši zina, kā var ātrāk izkļūt no kaut kādiem problēmu jautājumiem un kaut kādiem dzīves sastrēgumiem. Jo ir instrumenti, ir izprašana, kā to visu var izsināt, kā to visu skatīt. Jo nav tā. Mēs nespējam vienkārši dzīvot tikai šokolādē, jo mūsu ķermenis to vienkārši nespēja izdarīt. Tīri fiziskais ātārs, viņš nespēja dzīvot eiforijā pat dienu. Viņam tas ir bišķi par daudz, līdz ar to visu laiku tās enerģijas izjūtas mums mainās, un tā kā mēs šeit esam atnākuši mācīties, tad mums nepārtraukti kaut kas interesants notiek. Interesants reizēm pēdiņās, jo tas ir tā kā ar mīnuspiestiem kaut kas var būt, bet mēs to, kas notiek, savādāk uztveram un savādāk pret to attiecamies. Bet dzīve šokolādē nepārvēršas uzreiz, jo savādāk, ja būs tā, ka dzīve pārvērtīsies šokolādē, ar domu, ka viss ir forši, viss ir labi, tad mēs varam iet uz dvēseļu mājām, mums šeit darīt nav ko. Tāpēc tie, kas iet attīstības ceļu, tas maldīgais priekšstats var parādīties cilvēkiem, kuri vēro citus cilvēkus no malas, un īpaši tas izpaužās tiem cilvēkiem, kuri tikko ir sākuši sevi izzināt. Piemēram, jā. Tad, kad es sāku savu pašapziņas ceļu, tā pamatīgāk, tas bija 2013. gads, es klausījos informāciju par reinkarnāciju, par meditāciju, par visu, kas ar to saistīts, pilnīgi ar atvērtu muti. Un vīram un visiem saviem apkārtējiem es teicu, es meditēju, man tur nav laika, viss ir forši, un es pēdu, es priecīgi, laimīgi, tur informācija nāk, es ar saviem sargaņģeļiem iepazinusies, ar sevi tur savienojusies, un es tāda smaidīga esmu, jā. Tāpēc, kad es esmu ar to pārņemta, man ir interesanti to. Skatoties uz mani no malas, tanī laikā varētu likties, ka es kuku mazliet aizgāju, tāpēc, ka es jau tā pa dzīvi smaidu, bet tajā brīdī, kad ir tāds baigais sāsinājums tajā visā, notiek process, bišķiņ mēs tādi kuku paliekam, jā. Kāds vairāk, kāds mazāk, bet principā tā notiekās. Un tad ar laiku tas vienkārši pāriet, jo tu sāc tā kā likt visu kopā, sazemēties un saprot, ka tu šeit un tagad ir jādzīvo un notiek tālāk kaut kādi notikumi. Tā, jā, labi. Garīgums nozīmē dzīvot mežā vai braukt uz Tibetu, Indiju, bla, 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 vēl kaut kur un visu laiku meditēt un reālai dzīvei uzgriezt muguru. Jā, šis arī iet kopā ar to iepriekšējo, ka tie, kas svēro šādus trakos meditētājus, kā es tajā 13. gadā biju aizrāvusies ar to visu, savu veidu tāda arī kā atkarība bija no iepriekšējām dzīvēm iestājusies. Un tas tā forši patīkami, interesanti vienkārši viss ir. Un reizēm var gadīties tā, ka tas, kurš aizmeditējās,
ar domu, es taču tāda garīga būtne, es tādu meditēju, es sevi izzinu, un apmēram viss es esmu garīga. Tagad es daudz vairāk zinu un māku jau meditēt, tu vispār neko tur nemāki vēl. Tāpēc es meditēšu, meklēšu sevi, bet tu tā kā strādā, auklē bērnus, brauc uz veikalu, maksā rēķinu un visu pārējo dara, jā. No sērijas, ka viens meditē, otrs risina ģimenes jautājumus un maksā maksājumus. Un šajā sakarā man bija viena klienta pirms kaut kādiem gadiem, 6 apmēram. Viņi pie manis atnāk, un es parasti, kas pie manis atnāk klienti, un arī gan kā individuālai klienti, gan arī kā studenti, mēs parasti prasām, kas tevi līdz manim ir atvedis, kāds atslēgas vārds vai kāds jautājums. Un tad tā sieviete, kas bija atnākusi, viņa saka, tu zini, Inga, es jau tev pāris gadus vēroju, skatos, bet es tur jogoju, un es prasīju savai jogas skolotāju, vai man vajag iepriekšējo dzīvi iet vai nē. Viņa teica, man nevajag iet, es arī negāju, bet tomēr kaut kā es te klausos un lasu, un tomēr man tā kā sagribās pie tevis atnākt. Viņi saka, palielam, man nav nekādas problēmas. Es tur visu ar to jogu tur darbojos, meditēju un visu, kas ar to saistīts. Palielam, viss ir forši, viss ir labi. Bet kaut kāda tā sajūta, ka man tomēr vajag aiziet uz iepriekšējo dzīvi. Un tāpēc es esmu šeit. Saku, labi, darbosimies, skatīsimies, kur tev aizvedīs, un ar to arī strādāsim. Es jau nezinu, kas tev tur izgaismosies. Un viņa nokļūst savā iepriekšējā dzīvē, Indijā, kur viņa ir mamma, viņa ir vīrs, bērni, un viņa visu, ko viņa piedzīvo tajā dzīvē, kad viņai ir bērni, viņai ir ģimene, bet viņa ar viņiem kopā nav. Jo viņai tur templi, viņai kaut kādas citas tur tās darīšanas, un palielam viņai ir ģimene, bet viņa ir bez ģimenes. Un iznākot no šī ceļojuma, es arī prasu parasti pēc ceļojumiem, kas ir tas, ko šobrīd gribas pateikt, kas bija vispilgtākais, interesantākais. Un viņa saka, tu zini, Inga, es jau tev baigi teicu, ka man viss ir kārtībā, it kā jau ir, jā, bet tomēr man bija aizvainojums uz mammu. Jo mamma šajā dzīvē nav viņu pieskatījusi, nav viņu tur kaut kur vedusi, kaut ko darījusi, un principā bērns novārtā ir atstāts. Un viņai likās, ka viņa visu tā kā ir pieņēmusi, piedevusi, izpratusi, jo taču pieaudzis cilvēks pašai jau ir bērni, bet izrādījās, ka līdz galam tomēr viņa to nav pieņēmusi, jo ar prātu ir viens saprast, bet ar sirdi sajust ir kaut kā mazliet savādāk. Un viņa saprata, kāpēc mamma tā izturējās, tāpēc, ka šajā dzīvē tā mamma, bet iepriekšējā dzīvē bija tajā dzīvē meita. Un tāpēc viņi šajā dzīvē satikās, tāpēc, ka vajadzēja iedot sajust abas šīs puses, ka tu aizej savā garīgumā, meditācijā, iedomātajā garīgumā savā ziņā, jo pa lielam garīgums nenozīmē, ka mums ir jāpamet ģimene, ka mums vairs nav jārūpējās par māju, ka mums nav jābrauc uz veikaliem, ka mums nav jāsvina dzīve, ka mums nav jāiet uz koncertiem. Tas joprojām viss ir, jo mums šajā dzīvē ir jādzīvo un jābauda to, kas šeit ir. Tā veselīgi, ekoloģiski, ne jau tur tagad svinēt nenozīmē piedzerties līdz grīdai, ja? Bet, priecāties, pacelt šo garastāvokli un šīs labās sajūtas, jo viņas mūs uzlādē, piepilda. Mums ir nepieciešams, lai piedzīvotu šo dzīvi un izpildītu tos uzdevumus, kas mums ir jāpilda, mums ir jāuzlādējās ik pa laikam. Un jauki forši pasākumi, viņi mūs uzlādē. Lūk, tātad garīgums nenozīmē, ka mums ir bērni vīrs un mēs tagad par viņiem nerūpējamies. Garīgums nozīmē pavisam kaut ko citu, un to es arī par to pēc mirklīša arī vēl paturpināšu. Jā.
Ir arī uzskats, ka garīgais ceļš nozīmē akli sekot kādam skolotājam vai svētajiem rakstiem, kas pasaka visu priekšā, nevis iet dziļumā un meklē atbildes caur sevi. Braucot uz kaut kurieni, dzīvojot, izzinot un atkal pametot šo laicīgo materiālo pasauli, jo tagad es eju nirvānā vai vēl kaut kur, es kaut ko daru. Kaut kādos periodos, ja cilvēki saka, tagad es gadu tur dzīvošu, tīri tāpēc es gribu izzināt, ir ok. Bet ja tas aiziet tādā fanātismā, tad tas nav garīgums vairs. Garīgums nenozīmē, ka mēs esam ar klapēm ciet un vienkārši akli kādam sekojam, kaut ko daram, bet uzdevums ir iet sevī, noķert savu informāciju, savu failu pašam par sevi. Un to mēs varam uzzināt, ienirstot sevī un ieejot savā informatīvajā laukā paši, nevis kādam prasot, lai kāds kaut ko tam līdzīgu dara. Tas ir kaut kas cits, tas noteikti nebūs tā kā garīgums šim, ja kādam tāda dzīve ir, tas nozīmē, ka tas kaut ko citu nozīmē, bet tas nav garīgums. Cilvēks tāpēc apgaismotāks, gudrāks, viedāks nekļūs darot tā. Visgarīgākie cilvēki ir tie, kuri tic Dievam, jo viņi tic Dievam, Bībelē viss ir rakstīts, tur ir patiesība. Kā jau es pirms tam minēju, jā, nevienmēr tas atbilst patiesībai, un garīgs cilvēks var būt arī cilvēks, kurš netic Dievam. Kurš netic radītājiem, bet viņš tic, ka ir kaut kādas enerģijas, ir kaut kādi procesi, es nezinu kādi, bet tur kaut kas notiek. Viņš pat var neticēt reinkarnācijai, bet viņš redz, jūt caur kaut kādu savu prizmu. Bet tādā pašā laikā šim cilvēkam, ja viņš ir garīgs, viņam ir jāpieņem gan Dievs, gan radītājs, gan reinkarnācija. Viņam ir jāpieļauj, ka tas ir. Jo ja šis cilvēks netic Dievam un sevi sauc par garīgu cilvēku, tad viņš maldās, viņš nesaprot, ko nozīmē garīgs cilvēks. Jo tūlīt arī pastāstīšu, kāpēc jūs paši sapratīsiet. Partnerattiecībās ir reizēm situācijas, ka sieva vai vīrs dzīvojot garīgu, apzinātu dzīvi, noteikti agri vai vēl pametīs otru un ģimeni un dosies zilās tālēs uz Tibetu. Piemēram, jā. Gluži jau tā nav. Pat, ja tur tā sieva vai tas vīrs, kurš tā kā iet garīgu ceļu, viņš izzina sevi un šķirās, pamet to sievu vai vīru un dala bērnus uz pusēm, vai lai kas tur būtu. Protams, bērnus uz pusēm nevajag dalīt, tur ir jābūt ekoloģiski harmoniski visam. Bet tas paredz to, ka var būt tas, ka kāds, protams, kad var šķirties šī ģimene, tāpēc, ka garīga attīstība, garīgs cilvēks mīl sevi. Pirmām kārtām. Viņš mīl sevi, viņš saprot, kas viņš tāds ir un ko viņš vēlās savā dzīvē. Un ja ilgstoši otrs partneris neko nemaina, neko nedara, tad, protams, ka pastāv tāda iespēja, kad šī ģimene var izjukt. Bet ne jau tāpēc, ka garīgums ir vainīgs, bet tāpēc, ka cilvēks ir sajūtis pats sevi, un tas ir tikai apsveicami, ka cilvēks ir sajūtis pats sevi, un viņš saprot, kas viņam ir jādara. Un vēl ideālāk, ja šie cilvēki spēj harmoniski, ekoloģiski, ētiski izšķirties un izskaidrot to, kas vispār notiekās un kāpēc tas notiekās. Un 8. septembrī pēc nedēļas būs vēl viens webinārs, kur es kā reiz par partnerattiecībām nedaudz vairāk pastāstīšu, tāpēc, ka viena webināra ietvaros nevar visu izstāstīt, ir pārāk daudz informācijas. Ja jūs gribat to pamatīgi izzināt, tad jums jāiet uz apmācībām, kur es par to stāstu, bet tādā vieglā formā es to tā kā pastāstīšu.
Um, un šeit, jā, tā tad jūs sapratāt, te nav neko jābaidās, vienkārši cilvēks, kurš sev sāk izzināt, viņš sāk sev novērtēt un mīlēt. Un vēl viens, kas ir izplatīts, ka garīgi cilvēki nepelna naudu un atsakās no fiziskās pasaules iespējām un izklaidēm. Un tas arī nav pareizi, tāpēc, ka garīgi cilvēki saprot, kā strādā visuma likumi. Garīgi cilvēki saprot, kas ir nauda, kas ir naudas enerģija un kā par saviem darbiem, par jebko, ko mēs darām, ir jābūt tā kā atgriezeniskai saitei, ir jābūt pateicībai kaut kādā izpausmē. Un tā kā mēs šobrīd dzīvojam materiālajā pasaulē, mēs dzīvojam dzīvokļos, mājās, kur jāmaksā par elektrību, par gāzi, mums jāpērk ēdienas, jo dzīvojot pilsētā, 5-stāvnē, 9-stāvnē, vēl kaut kādā mājā nav iespējas tā kā sevi nodrošināt ar dārzeņiem un augļiem. Līdz ar to ir normāli, ka mēs strādājam, izmantojam savu potenciālu resursu un par to saņemam atlīdzību naudas formā. Un garīgi, gudri cilvēki to saprot. Un garīgi, gudri cilvēki izprot un māk garīgo apvienot ar materiālo. Garīgais tātad tas, ka cilvēks saprot to jēgu, kāpēc viņš šeit ir uz planētas Zeme, viņam ir mērķis, viņš saprot, ka viņam ir jāpild kaut kādu uzdevumu. Un materiālajā pasaulē to, ko mēs darām, ir saistīts ar cilvēkiem, un pateicība no cilvēkiem nāk ar naudas palīdzību. Un var arī barterī tas viss notikties, jā, bet vienkārši ir jāsaprot, ka mēs nevaram tikai kartupeļos, gurķos tagad ņemt barteri, jo gal galā par elektrību arī ir jāmaksā. Līdz ar to tas ir normāli, un kā jau es pirms tam arī minēju, arī par tām izklaidēm un atpūtu tas ir normāli. Garīgs cilvēks nenozīmē, ka viņš ieiet mežā un tikai tur meditē un vairāk viņš neko nedara. Garīgi cilvēki dara visu kaut ko, bet ir kaut kādi šie citi cilvēki, kuri ir tā kā garīgi, bet viņiem ir jāiet mežā dzīvot, jo viņiem ir tāds uzdevums kaut ko tur piedzīvot tanī mežā. Tad, lai viņš tur dzīvo, bet tas nenozīmē, ka mums absolūti visiem cilvēkiem, kuri grib sevi izzināt arī no garīgā skatu punkta, ir jāiet dzīvot mežā. Un tātad garīgs cilvēks ir laimīgs, priecīgs, kurš izprot savas dzīves jēgu. Viņš ir mierā ar sevi, atbilst savām jūtām, domām un motivācijai. Miers un apmierinātība neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, garīgi cilvēki bieži izstaro iekšēju mieru, demonstrējot apmierinātību ar to, kas viņiem ir un kur viņi atrodas dzīvē. Izprot vai zina, kā izprast notiekošo, skatās uz dzīves notikumiem no vairākiem skatu punktiem, dzīves skatījums ir plašs, no reliģijas, no reinkarnācijas, no kvantu fizikas, metafizikas, ķīmijas, fizikas un matemātikas un no visām pārējām pusēm mēs varam paskatīties. Jā. Bieži izrāda paaugstinātu empātijas un līdzjūtības sajūtu pret citiem. Viņi jūtas dziļi saistīti ar apkārt. Atvērtība, atvērts prāts ļauj garīgam cilvēkam mācīties no dažādiem avotiem, respektēt dažādas perspektīvas un integrēt dažādas mācības savā dzīvē. Izturība, pat saskaroties ar izaicinājumiem, garīgi cilvēki var atrast sevī spēku, lai atgūtos, bieži šo noturību attiecinot uz augstāku spēku vai dziļāku mērķu izjūtu. Tātad tie cilvēki, kuri tic dvēselē, tic pārdzimšanai, tic, ka ir kaut kas augstāks spēks, mēs piedzīvojam tur tās nebūšanas, bet mēs daudz ātrāk atkopjamies no tā, kas tur notiek, jo mēs zinām, kā to var izdarīt. Un bieži vien šiem cilvēkiem, kuri iet garīgu ceļu, apkārt ir domu biedri, ir draugi, kuri ir tēmā, un viņi arī palīdz ātrāk atkopties no jebkādām nebūšanām, no jebkādām krīzēm. Tas notiek daudz vieglāk un ātrāk tad, kad cilvēks tomēr iet šo garīgu ceļu. Morālā integritāte, morāles kodeksa vai vērtību kopuma ievērošana, kas nosaka viņu lēmumus, darbības un miedarbību.
Pateicība, garīgi cilvēki bieži vien sevī jūt dziļu pateicību par dzīves svētībām, gan lielām, gan mazām. Pazemība, neraugoties uz savām atziņām vai sasniegumiem, patiesi garīgi cilvēki joprojām ir pazemīgi, apzinoties, ka vienmēr ir ko mācīties un izprot savu vietu lielajā lietu schēmā. Vienotības sajūta, redzēt visas dzīves savstarpējo saistību un sajust vienotību ar visumu. Mērķa meklēšana tā vietā, lai viņus motivētu tikai personīgi ieguvumi, garīgi cilvēki savā darbībā bieži meklē augstāku mērķi vai aicinājumu. Dzīvo pārticībā un labklājībā, jo māk un zin, kā strādā visuma likumi, naudas enerģija. Kā izpratne par reinkarnāciju var palīdzēt attīstīt garīgumu? Garīgums darbojas kā kompass, vadot cilvēku caur dzīves notikumiem un dāvājot tam miera, izpratnes un piederības sajūtu. Cilvēka primārais dzinulis ir atrast dzīves mērķi. Garīgums tam bieži nodrošina pamatu, piedāvājot atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem un piešķirot dzīvei dziļāku jēgu. Tātad jūs dzirdat visu laiku par to garīgumu, ir mērķis, jēga, ir izpratne. Un tātad garīgums ir gan iekšēju, gan ārēju procesu izprašana. Ja tu gribi kādu lietu procesu mēģināt saprast, ir jāapzinās, ka tai vajadzēs veltīt zināmu laiku un piepūli. Un tā kā šobrīd ir 1. septembris, un tā kā tas ir par zināšanām, tas ir par informāciju, tas ir par paplašināšanos, jā. Un šeit šo es paņēmu no kvantu fiziķis, viņš ir profesors Latvijas Universitātē Mārts Auziņš, pa laikam klausos viņu un arī lasu, ļoti manās acīs gudrs un vietas cilvēks. Un viņš arī to raksta, ka, draugi mīļie, viņš to arī saka, ja jūs gribat sevi izzināt, jūs gribat būt priecīgāk, laimīgāk, mierīgāk, izziniet sevi no visām pusēm, no visurienes, un saprotiet, ka vienkārši nahaļavu to nevar izdarīt. Ja tu gribi kaut ko darīt, tev ir jāpiepūlās, tev ir jāieplāno kaut kas un jāvelta tas laiks tam, lai tu sevi var izzināt, lai kāda tēma tā būtu, kurā tu sevi gribi izzināt. Tikai tad, kad ikdienā izzināts, meditēts, ceļots būs vismaz pāris mēnešus, varēs pieņemt lēmumu, tā ir domāta tev vai nē. Tas ir par meditācijām, par iepriekšējām dzīvēm, par jogu, par jebko. Lai kas tas būtu, lai mēs saprastu, vai tas mums der vai neder, mums tas vienkārši ir jāpamēģina.